Labrīt, ceļojuma 6. dienā, apkārt pasaules ceļojumam. Vēl joprojām Tulūza, tikko izrakstījos no savu hosteļa. Jā, pa hosteli bija ļoti apmierināts pa lielam. Tāds normāls vibes. Gulēšana tika organizēta tādos tā kā podos, ja, tas nozīmē, ka, lai arī istabā cilvēku daudz, tomēr katram ir savs privātums, tas īstenībā forši. Vienīgi bija divas lietas, ko es viņiem ieteiktu uzlabot. Ja, pirmais, brokastis, protams, prasās labākas. Ja, parasti jau ir brokastis, tas pierasts tā, ka bufets tipa, bet šeit nav bufets, šeit vienkārši katram iedod fiksētās maizītes. Kafiju gan var dzert, ja grib. It kā pietiek no rīta, lai uztapotos, bet arī nav, protams, izvēle nekāda. Tas tāds trūkums. Bet, tas nav liels trūkums. Un otrais, jā, te viņi gan nolaida laužam. Es vakar viņiem iedevu maisiņu ar netīrām drēbēm. Apņēmās izmazgāt, teicās, ka līdz 7 rītā būs viss kārtībā. No rīta tagad es pienāku. Es saku, nevarējām neko izdarīt, jo daudz čekojās ārā, bija baigi gultas jāmazgā. Vai var pēc 2 stundām gatavs. Es saku, nē, man tas nav ok. Jo man jau jādodas tālāk. Attiecīgi atdevu man to maisu ar netīrām drēbēm atpakaļ un no sērijas dara, ko grib. Atdevu piečuku atpakaļ. Bet, tagad es domāju, ko darīt tālāk. Tagad, jā, man ir jāatrod metro un došos tagad uz Aeroskopija muzeju, kas atrodas pie lidostas. Es saprotu, ka tur ir ārkārtīgi daudz ko redzēt, ja? Un tāpēc jau dodos laicīgi, praktiski uz viņa atvēršanas brīdi. Un tāpēc, jā, jau dodos. Saprotu, ka 4 stundas tur aizies, lai to muzeju apskatītu, un tad arī sāksies fabrikas tūre, rūpnīcas tūre. To es noteikti paņemšu. Ir jau samaksāts, ja? Īstenībā šī te Airbus rūpnīca bija vienīgais iemesls, kāpēc es paņēmu Tulūzu. Bet jā, skatīšos, kā būs. Es ļoti ceru, ka nebūs nekāda vilšanās un ka būs viss pa smuko. Un, protams, vakarā tad jau lidojums tālāk. 2 lidojumi šodien, tātad pārsēšanās būs tieši kur, to pateikšu vēlāk. Te ir interesanti. Vilciens bez vadītāja sēž pašā priekšā. Vajag jau. Pilnībā automatizēts. Ir forši, jā. Esmu te kaut kur atbraucis, jā. Kaut kāds gabaliņš ar kājām jāpaiet, bet es skatos te pa virsu tam, ka, man sagaida ļoti daudz lidmašīnas, te ārkārtīgi daudz tramvaju. Tos arī būtu interesanti izskatīt, bet jā, tas nav muzejs, tas ir depo, tā kā tas man nespīd, bet, trambuļi te ir smuki. Vienīgi, jā, viņi ir šaurāki nekā Rīgā, bet ir patīkami. Laiks ir labs, ir samērā silts, bet ne karsts. Tāds, rīts, kā jau, Eiropas dienvidos. Jā, varbūt var pavērot augu valsts, te jau ir ļoti būtiski atšķirās, ja, kas daudz koki, kas ir Latvijā, šeit nav, un ir otrādi. Šeit ir ļoti daudz tādu, kas Latvijā nav. Jā, tā kā var pavērot. Un, jā, tāds stipri dienvidnieciskāks. Bet nav galīgie dienvidi, ja, tā kā tropiskais vēl nav. Bet, jā, ko es vakar ar bārmeni parunāju bārā,
Jā, interesanti viņš pastāstīja. Viņš šo bāru pirms 3 mēnešiem ir nopircis tikai ar mērķi, lai to bāru saglabātu, jo bija kaut kādi citi, kas taisījās viņu pirkt, un tie gribēja viņu pārtaisīt pa kaut kādu super duper krūto miskasti. Jā, ko viņš vēl pastāstīja? Šeit cilvēki ziemā pa apkuru vispār nemaksā, ja? Tāpēc, ka tā apkura vienkārši nav vajadzīga. No ziemā nokrītās maksimums līdz plus 10 grādiem, bet tādi sāli un sniegi te nav. Tā kā tas varbūt rētu reizi nokrītās zem nulles mazliet, bet pa lielam apkur te nav vajadzīgi. Tas ir baigais pluss viņiem. Un vasaras nav pārmērīgi karsts, ja, ko es arī tagad jūtu. Tā kā tāds mērens klimats, nokrišņi arī nav daudz. Un cilvēki šeit tiešām ir diezgan laimīgi. Kā viņš vēl teica, Parīzē, protams, tas būtu daudz sliktāk, bet šeit ir tāda gandrīzāk kā paradīze. Nu tā, esmu atnācis beidzot līdz muzejam, ja? Tev ļoti skaisti tūlīt tieši iekšā. Kā izrādās, šeit ir arī skapīši pieejami. Pie tam nav jāmaksā pa viņiem. Vienkārši ieliec savu somu, aizslēdz durtiņas, paņem atslēgu un baigi forši. Jo ar somu staigāt pa muzeju būtu neērti. Tā kā te ir vienkārši, zinis, ka redz visu šito, kas te ir, jau no ārpuses siekala tek, godīgi sakot. Es pat nezinu, kā latviski pateikt, angliski tas ir excited, ja? Un es tiešām ceru ieraudzīt to, ko es tiešām gribu, ja? Tātad visu šitos aviācijas brīnums, man aviācija patīk, ja? Un tāpēc šeit būs, es domāju, ka šeit būs ko izbaudīt. Tā kā būs vēl. Jā, tātad šī lidmašīna ir super gupī. Īstenībā viņi ir bāzēti uz 377. Boeing bāzes. Bet jā, kaut kādā veidā Airbus viņu pārņēma. Uztaisīja 2 gabalus, laikam pasūtīja. Un tas ir domāts tikai un vienīgi, lai pārvadātu lielu izmēru kravu konkrēti, lai transportētu Airbus A300 tā detaļas. Jo savādāk transporta iespējas vienkārši nebija. Un jā, tad uztaisīja tādu brīnumu, viņš šitādā veidā atverās vaļā, ja, tātad labajā pusē var redzēt, tā ir daļa, kur ir pilota kabīne, un kreisajā pusē tas viss ir kravas nodalījums, ja, tātad ļoti interesants veidojums, 70. gados viņa radīta. Protams, šādu vairs nelido, tagad ir citi modeļi, tos mēs vēlāk redzēsim. Bet tas ir iesākums īpaši lielā izmēra kravas pārvadājumiem. Un tagad iešu lidmašīnā, kas laikam komentārus neprasa. Var teikt, aviācijas leģenda. Diemžēl pēdējais lidojums bija 2003. gada oktobrī. Tātad Air France pēdējie lidojumi 2003. gada maijā un British Airways bija 2003. gada oktobrī. Žēl, ka šādu vairs nelido. Protams, viens no zināmākajiem lidojumiem bija, kad Bobs Geldofs taisīja Live Aid 80. gados. Tad bija tā, ka grupa Genesis nospēlēja savu koncertu Londonā. Ja, tad, koncerti bija paralēli Londonā, un man liekas, ka vai nu Ņujorkā vai Losandželās, īsti nezinu, bet jā, tātad Phils Collins nospēlēja Londonā. Visa grupa iekāpa Concordē, aizlidoja uz Ameriku un nospēlēja koncertu arī tur. Tas bija vien kā teikt, koncertu ietvaros. Ja, pa 3 stundām uz Ameriku varēja aizlidot. Tagad tas vairs nav, protams. Šādi lidojumi šādā lidmašīnā bija tikai izredzētajiem. Jā, te diemžēl kabīnē nevar iet. Ja grib ieiet kabīnē un apsēsties kapteiņa krēslā, tad ir jābrauc uz Manchesteru. Manchesterā ir aviācijas muzejs. Tur arī stāv Concorde, un tur var iekāpt iekšā. Bet šis ir prototips. Ja šitas ir prototips, te ir viss testēšanas aparatūra, var redzēt. Protams, viss ir analogs, nekā digitāli. Te var redzēt kabeļi, cik daudz. Ja. To, teiksim, parastā lidmašīnā nevar redzēt. Ja, un te ir viss tā. Ko tā aparatūra dara, man nav ne mazākā nojausma.
Nu, es pieļauju tā ar visu mēra aparatūru. Un tad kaut kādu printeru arī, kas kaut ko drukā. Nu, un, protams, lodziņi ir visam maziņi, jā, tas ir... Jā, nu tas bija tāda neērtība, bet nu loģiski tāda augstumā tā spiediena starpība ir daudz lielāka un... Nu, te ir ķemertiņš. Nevar atvērt. Oui, la caravane, il mettait que c'était qu'à l'année 70. Ouais, et il l'utilisait pour les essais en vol, parce que la caravelle, elle faisait du 0G. Jā, šitās te aizdara logiem arī. Diezgan lidmašīna, protams, šaura. Nu, vienīgais labums, kas ir tas virsskaņas ātrums, ja viņi lauž skaņas barjeru. Un tagad pāriešu, jā, un kāds ir spārns. Spārns ļoti labi šeit redzams, ja delta spārns nav astes stabilizatori kā ierasts. Un delta spārnam ir tā labā īpašība, viņi nestālo. Viņiem tā celtspēja praktiski uzreiz. Nu, protams, ātrums ir vajadzīgs, lai varētu pacelt, jā, bet stols viņiem nav. Jā, un šis ir A300. Pirmais platfizielaužas lidaparāts, ko Airbus ir radījis. Tātad 2 dzinēji. Kaut gan tajos laikos bija prasība pēc vismaz 4 dzinējiem, lai dabūtu atļauju lidot pāri Atlantijai. Un šis ir ar 2 dzinēju. Tā kā tur bija mazliet sarežģījumi. Un tā varam paskatīties. Tā te viss ir. Protams, te arī pilnīgi viss analogs. Nu, te galī. Un te var redzēt, kāda bija kādreiz vadības. Ja, tātad viss ar trosītēm. Es pieļauju, ka hidropastiprinātāji viņiem bija, bet jā, viss ar mehāniskām trosēm, nu, pieļauju, ka ir arī viss tika dublēts. Un jā, tāds bija tipiskais salons. Katrā beņķī pa pelnu taukam, jo tad pīpēt ar varēja. Tagad pīpēt nekur neļauj, jo tas rada bīstamību ilgtermiņā, tas bojā lidmašīnu. Nu, te jau kas smalko pa smalko. Un te jau vispār ekskluzīvi. Kā teikt, ļoti īpašām personām lidojuma laikā divāna apsēsties, nu, vai pat pagulēt, iestāties augstās jūdas klubā. Un tas ir jump seat. I got the chair, king of the castle. I got the chair. Tāds Borat jociņi. Nu, moderni virtuvīti, bet, nu, te viss ir kā vajag. Tā, te laikam ir jāiet atpakaļ. Jā, šādā lidmašīnā gribētu palidot, ja, kur zini, vairāk istaba māja, bez mazvai, uz māju uz spārniem. Un gribētos dzīvot tādā mājā uz spārniem, ja, tad neiziet no mājas, aizies kokpitu, ieliec up un kaut kur lido, dodies ceļojumā. Tas būtu cool, bet, nu, jā, nu, es pat nezinu, vai ir tādas dzīvojumās lidmašīnas, kas ir, kurās cilvēki dzīvo un ar kurām var arī lidot. Es zinu, ka ir lidmašīnas, kuras tiek uztaisītas pārtaisītas par dzīvojumām mājām. Bet, jā, nu te var redzēt arī, kāda ir siltumizolācija. Diezgan labi nopakot. Nu, citādi jau būtu baigais vāks.
Jā, nu te var redzēt Concordei dzinēja aizmugurs, ja? Tātad šie te ir thrust reverser arī. Tātad viņš aizver ciet un tad tas gaisa plūsma iet pretējā virzienā un tādā veidā var ļoti strauji sabremzēt. Nu, tas arī visiem parastiem dzinējiem. Bet kas man te ļoti iepatikās, šis te mazais ritenīts. Ja, tātad tas ir domāts, lai izvairītos, lai pasargātu lidmašīnu no tādas lietas kā taildrag. Ja, tātad, piemēram, nosēžoties ir pārāk stāvi, pārāk stāvs pičs, tad var aizķert astā zem un nopietni savainot lidmašīnu. Un šis ritenīts no tā pasargā, kas īstenībā ļoti labi. Tā. Vēl viens ķeplis. Un atkal. I have a chair. King of the castle. King of the castle. 360. Jā, un tagad variet tālāk paskatīties. Šī ir ļoti interesanta lidmašīna. Ar ko viņa ir interesanti? Jā, tā ir SE-210 Caravelle 12, ja tā saucās. Pirmā tika saražota 55. gadā. Ja, tātad ļoti sena. Protams, šīs lidmašīnas vairs nelido. Un kas viņai ir interesants, te ļoti labi var redzēt, ja, tātad šīs logu forma. Ja. Tāpat arī aizmugurē iebūvētās kāpnes. Ja, tas nozīmē, ka nebija vairs traps jāstum klāt. Tā bija inovācija. Ja, un aste dizains un aizmugurē novietotie dzinēji, kas tajā laikā bija arī jaunums. Šo lidmašīnu muzejam ziedojuši tas pats Air Inter, kur logo ir augšā pēc tam, kad viņi izbeidza savu darbību. Ja, tātad šis arī tāds diezgan interesants. Un blakus, protams, ir arī Concorde. Diemžēl iekšā mēs viņā netiekam. Nezinu, kāpēc kaut gan kāpnes tur ir. Bet jā, ir norobežots. Un ir vērts apskatīties uz šo brīnumu. Ja, tas ir transportnieks. Kā viņš saucās, tos tūlīt uzzināšu. Kaut gan varbūt tās arī nezināšu, tāpēc, ka materiāls uz plāksnītes vienkārši nav. Jā, tātad 2 4 lāpstu propelleri dzinēji. Man viņš atgādina C130, bet, protams, ir atšķirība. Jā, C130 tiem ir 4 dzinēji, tam ir 2. Bet, nu, var redzēt, ka viņš ir paredzēts nolaisties praktiski uz jebkuras taciņas bez mazai. Un tagad var paskatīties šādu te, kas ir pēc uzrakstiem saprotams, ka tā ir meteoroloģiskā lidmašīna. Protams, kaut kāda konspirācija teoristi jau pa šitiem te nosauks uzreiz, ka šitie ir tie sūdi, ar ko geju kaisa no gaisa. Nē, bet šitas ir, jā, tās ir dažādas mērierīces meteoroloģijai, kas loģiski saprotams. Jā, nu, jāiet ir tālāk. Jā, tagad izgāja laukam, un te var redzēt šobrīd lidojošo pašu lielāko lidmašīnu, kāda šobrīd lido. Ja, varam paskatīties, cik liels ir priekšējais ritenis. Milzīgi, tiešām milzīga. Šādas lidmašīnas spēja uzņemt pār 500 pasažieru, man liekas, kad 550 vai nebija. Var nokonfigurēt viņu līdz 800 pasažieriem. Tātad Airbus A380. Diemžēl viņš vairs netiek ražots, jo samazinājās pieprasījums. Un saprat, ka programma nebūs izdevīga, bet šī lidmašīna ir ikoniska. Labā ziņa tāda, ka vēlāk šajā ceļojumā mani paredzēti 2 lidojumi ar šādu lidmašīnu. Ne tikai muzejā apskatīties. Tā kā tas būs man ļoti interesanti, jo iepriekš es ar šādu neesmu lidojis. Lielākais, ar ko es esmu lidojis, ir 747. Boeings. To arī varēsim apskatīt.
jo ir paredzēta Boeing rūpnīcas apskata vēlāk šā ceļojuma laikā. Bet tad, kad tas būs, tad arī būs. Tā kā šis ir oriģinālais krāsojums, rūpnīcas krāsojums, var teikt, pārdošanas krāsojums. Un šeit, piemēram, astes spārns, ja astes stabilizators ir lielāks nekā daudzām citām lidmašīnām galvenie spārni, ja te var redzēt. Milzīgs. Nu, es īstenībā neesmu bijis iepriekš tik tuvu šādai lidmašīnai, tāpat laikā visam drīz es arī ar šādu lidošu. Un to es nevaru sagaidīt īstenībā. Jā, un tālāk ir redzams Airbus A340, kurš ir interesants ar to, ka viņam ir 4 dzinēji. Viņi gan ir diezgan vāji, tie dzinēji, tāpēc arī ir 4. Viņi pat ir bišķiņi pa vāji, attiecīgi vajadzīgs ir garāks ieskrējiens, lēnāk ieskriešanās. Bet, jā, kā ir tā, bet šis tiešām ir milzīgs. Jā, var redzēt, lidmašīna ir 2 stāvos. Apakšstāvā tiek sēdināti parastie pasažieri, un augšējā stāvā parasti tiek krūtie. Bet, jā, tūlītās ieiesim ar iekšā, tad varēs paskatīties, kā izskatās iekšpusē. Jā, tātad esam iekšā Airbus 380. Šis ir apakšstāvs. Šī ir prototipa testēšanas lidmašīna. Te var redzēt visu mēraparātus. Kā viņi strādā, ko viņi dara, nav nejausmas. Un šī te ir balasts tanki. Protams, ir cilvēki, kas iedomājas, ka šitie ir tie brīnumi, no kaut ko kaisa. Tad pateikšu tā, tie ir dalbajogi. Tāpēc, jā, neviens neko nekaisa. Bet, nu jā, kas ir ļoti interesanti, ka šajā lidmašīnā var par trepītēm uzkāpt augšā uz otro stāvu. Jā, tātad aizmugurs galā. Apaļās trepītes. Je pense que ça n'est pas plusieurs aménagements possibles en général. Ouais. Enfin, moi, j'ai toujours été en bas. Dziriņi arī ir. Skanākos. Je sais pas comment c'est une première. Un te var redzēt ultra plānas atzveltnes. Tas nozīmē to, ka ir vairāk telpu visam pārējam jaunu materiālu. Tā, nu šeit parādīts, ka loga maliņas ir tāds skaisti iluminēts. Nu, to vai tas tā ir, to varēšu redzēt tad, kad būs reālais lidojums. Jā, nu, te jau tāda, nu, glaunā krāsla, bet arī ļoti plāni. Atkal taupīt vietu. Ļoti skaisti. Grieztu dekorācija. Tā, kas tas tad ir? Tā laikam ar šādu tad piesaist. Le premier a été démonté complètement, je pense. Un te ir ķemertiņš, īstenībā ļoti skaists. Noteikti es lidojuma laikā uztaisīšu arī ķemertiņa apskatlebi, jeb lūraviju. Jāpaskatās, kas te ir. Nu, un durvis, protams, vērās elektriski. Viņas pārāk smagas, lai rokām būtu jāver. Kas te ir? Tur tālāk vienkārši trepas uz leju. Tā, nezinu, kas tas ir. Jānovelk.
Šeit ir otrās kāpnes priekšgalā. Des fois, les gens voyager dans la place. Un te, protams, var redzēt skaistu atceļus. Un šeit vairs nav nekādas drošības, ja? Iepriekšējā lidmašīnā, ko mēs skatījāmies 300, tur bija drošības daudz. Šeit neviens, jo viss vadība ir fly-by-wire.